Labdien! Nu ko, Jāņi nāk ar Joni. Tāpēc šodien šašliku. Padēļ uztaisīsim šašliku. Man tāds plāns ir uztaisīt vienu recepti 3 dažādos veidos. Tātad, kas mums šodien būs vajadzīgs? Protams, gaļa. Es gaļu parasti pērku tirgū, tāds cauraudzītis. Es atstāju ādu, man netraucē ādu, bet principā ādu var arī noņemt. Šeit kaut kādas cīpsliņas, ja tās var bišķi paņemt nost, bet arī tā baigi pārcensties nevajag. Tātad es gaļu noskaloju noteikti, jā. To gan es daru. Tātad, un tā mums ir vajadzīga. Tālāk, kas vēl mums ir? Vēl mums ir sīpoli. Sīpoli galvenā sastāvdaļa. Zaļumi. Man ir petersīļi un kinza. Jā. Ķiploks. Jā, tātad, visu es, protams, neizmantošu. Bet, kaut ko, jā, tātad paliks pāri. No garšvielām man būs diezgan parasta recepte. Sāls, jā, tas, kas mums ir noteikti, kur brauksi. Man ir baltie pipari. Es parasti izmantoju baltos piparus. It kā nav nekāda vaina izmantot arī melnos vai zaļos, bet es kaut kādu laiku izmantoju baltos piparus, man liekas bišķi jasāki un tā pašā laikā bišķi maigāki. Tomēr gruzīnu ēdiens, atdosim godu, paņemsim kaut kādu hmelēju suneli, paņemsim arī kumina sēklas bišķiņu rozmarīnu, tas pie zaļumiem, jā. Ja jūs gatavojat kaut ko no cūkas, tā kā es šodien šašliku no cūkas, noteikti vajadzētu pielikt ingveru. Varētu likt sagrieztu, bet pastīsimies, jā. Un visbeidzot, man ir brūnais cukurs. Nedaudz rīsu etiķis. Šodien es izmantošu pavisam maz apelsīnu suliņas, jā, lai nav reklāma. Tātad apelsīnu suliņa. Jā, tas pārsvarā ir viss, varbūt es pielikšu vēl arī etiķi, jā, to skatīšos laika gaitā. Tā, sīpoli, jā. Tātad sagriezīšu sīpolus, nepārāk smalki, tādās ripiņās. Man patīk liela sīpoli, bet, protams, ka jūs varat arī lobīt tās salspuķi sēkliņas bišķi mazākus tos sīpolus, bet, man lielie patīk, tā kā sagriez. Tur bišķiņi palicis ir tas. Tātad es pagriezīšu uz pusēm un tādās nepārāk plānās, jā, bet tā, lai arī bišķi tomēr sagriežās. Un tātad tā arī sagriežam, jā. Var arī šādi griest, nav nekādu problēmu. Tā varbūt pat vieglāk. Tālūk, jā. Un sagriežam kādas, es domāju, man tā gaļa tur ir, kāds strēķītis. Tā kā vismaz kādas 3 vajadzētu. Trešais arī līdz būs sagriezts.
domāju, ka pietiks, vairāk nevajag. 3 būs ļoti labi. Vispirms, jā, iemarinēsim pašas sīpolus. Es marinēju tā kā, es negribētu teikt atsevišķi, bet tomēr, jā, lai sīpoli ievelk iekšā bišķiņu vairāk to skābumu, ja, tieši to etiķi. Tāpēc arī pa bišķi etiķis gribēju likt klāt. Mūsu padomju laikos tā kā šašliks kļuva no gruzīnu par latviešu šašliku, ja, ka sāka visi cept jāņos. Tad, protams, marināde bija pavisam cita, tur vienkārši etiķi, varbūt bišķi sāls, pipariņš, un tas bija arī viss, bet galvenā sastāvdaļa bija etiķis, ja, un ja jūs vairāk ielikāt tur uz kādu nedēļu, tad bija pavisam jauki. Tā es sadalīju, ja, tos sīpoliņus, ja, tā, un tagad, kas mums vajadzīgs? Jā, kā jau es teicu, etiķis. Etiķi, pārspīlēt nevajag, bet, tādu krietnu šļuku, jā, tādu, jā, tā lai ir slāpš. Vajadzētu strādāt ar cimdiem, kas iztikšu. Tātad, un, protams, tas, kas mums ir vajadzīgs, ir sāls. Tā, kādu, teikaroti, varbūt 2, ja? 2 teikarotas sāls. Baltos piparus noteikti. Šīs te sastāvdaļas ir vajadzīgas, lai tā arī tāda teikaroti ar kaudzi. Bišķi lielāku kaudzi. Tālūk, ja? Un tagad šito visu vienkārši apmaisam un atstājam, lai viņš pāris minūtes ievelkās, ja? Tā. Tātad, parasti jau šašliku vispār vienmēr ievilcināja pāris dienas, man tas sanāks tikai 1 diena, rītā pat cepšu, bet būs vēl labi. Ķeramies klāt tagad pašai gaļai. Man gaļa ir te ar tādiem višķi galā pāris kauliņi. Ja tā gribās, var atkaulot, bet šoreiz es neatkaulošu. Te vispār skrīmšļi, tie būs ļoti labi. Ja, tātad, griežam šašliku gabaliņos. Ja, tādos 2 centimetri stabili, varbūt pat bišķi vairāk. Ja. Tātad, kā jau es teicu, es atstāju ādu. Ja, tātad, lūk, tādi riktīgi gabali, 2,5 centimetri, lai jūt, ka ir gaļa. Jā, kā jau es teicu, caurādzītas, bišķi taukumiņu vajag. Es zinu, ka jaunā paudze nepārāk mīl taukumus, bet, ja tas taukums ir tāds mazā daudzumā, es šitā nogriezīšu tomēr nost. Šis te man traucē.
Jā, kā jau es teicu, šašliks ir Grūzīnu ēdiens, kuru latvieši tā kā pārtaisīja jau dziļajos 60. man liekas pat 50. Kad pie ezera tur cepa visi, kas vien varēja iznākt, ja, un uzcept. Grūzīni, protams, diez vai atzīst šo kā šašliku. Pirmkārt jau tam ir jābūt no jēra, un otrkārt, jā, pagatavošanas veids, ir it kā uz iesma cepta gaļa, bet viņi izmanto daudz mazāk garšvielas nekā latvieši. Latvieši, jā, tātad ņēma un paņēma un uzmeta, jā. Tad, lūk, tātad šādi te gabaliņi man te arī sanāk. Tā. Tas ir tas, kas man ir šodien šašliks. Man bišķi ir eļa. Es izmantoju sezameļu, bet principā vienalga kāda eļa. Tas ir tikai tāpēc, lai garšvielas tā kā labāk pieķerās gaļai, ja, kā tā saka. Sezameļa arī ir ar savu nelielu garšu, ja. Vispirms sāls. Bez sāls nevar tā. Sāls un baltie pipari, ja. Tātad šeit sāli var nelikt tik daudz kā sīpoliem. Pietiek ar tādu vienu teikaroti ar kaudzi, lai vienkārši nepārsālās, bišķi lielāku kaudzi. Ja? Savukārt piparus var droši nežēlot, jo šašlikam ir jābūt diezgan asam. Protams, ja jūs bērniem vairāk, tad varbūt arī nelikt kasu. Un kā jau es teicu, cūgaļai noteikti liekam klāt ingvēru. Pagaidām pielikšu malto, pēc tam skatīšos ingvēru var riktīgi kādu ēdamkaroti vai pat vairāk. Tā lai ir ingvērs, dod divas lietas, protams, viņš padara bišķi gaļu asāku, bet cūgaļai viņš specifiski noņem šo cūgaļas smaržu, bet citi savu smaku. Ja, tā kā, ja jūs gatavojat mājās un sevišķi, tad noteikti pieberiet klāt teikaroti, viņš vairāk ingvēru, un jūs nejūtīsiet, ka jūs gatavojat kaut ko mājās. Es izmantošu arī bišķiņu ķiploku pulveri, bet burtiski nedaudz, tāpēc man ir arī svaigais ķiploks, ja, tādu teikaroti ar ķiploku pulveri. Man patiesībā pašam tas ķiploks ir ok, bet ja ir pa daudz, tad ir pa skādi. Tā, ko es vēl tātad gribēju? Gribēju kumina sēklas. Ja, tātad darīsim tā, lai grūzīni pavisam neapvainojās, ja, pataisīsim bišķi kaut ko no austrumiem, ja, tādu rīktīgu 2-3 šķipsnes kumina sēklas. Jā, cukurs noteikti. Es zinu, ka daudzi baidās likt cukuru, bet, ja jūs gribat, lai būtu tomēr garšīgs, tad viena ēdamkarota cukura ir vajadzīgs. Tā, un visbeidzot, tā, kas man vēl te bija. Hmeli, suneli, kur tu esi rekordi. Jā, tātad visbeidzot hmeli, suneli.
Arī gruzīnu garšviela, jā, ļoti smaržīgi, ceļš ir svaigi, tad ir ļoti smaržīgi. Jā, tātad arī kāds 2 ēdamkarotes var droši piebērt. Tā. Jā, ļoti smaržo. Un tagad šo te visu vienkārši apmaisam, vajadzēja ielākt bļodu, bet būs labi. Tā. Jā, tā kā eļļa ir, tad viņš arī viss šeit pats savilksies, jā, un būs ļoti patīkama garšu buķete. Nu ko, tagad liekam, tā teikt, galvenā marina. Dievs, kā tas smēlīs un mielni. Tā, liekam jaunu trauku iekšā. Vispirms lielāko daļu no sīpoliem, visu nē, bet tā, tad, lai viņi ir bišķi tā kā pārklāja trauka dibenu, tālāk liekam mūsu gaļu. Tā, nu tas arī ir viss, tagad pārējos sīpolus, tā apsedzam, lai ir. Tā, nu ko es tad vēl, tātad noteikti mums viņš ir jāiemarinē, jā, tas nevar tā palikt sausā veidā, kaut gan dažreiz arī sausā veidā ir tīri ok. Leju apelsīnu sulu. Tā, šis te viss aizies, jāpagaršo. Jā, ļoti labi, nav dikta salda. Tātad apelsīnu sula mums ir iekšā, rīsu etiķis, jā, būtībā var arī bišķiņ parasto etiķi, bet šoreiz es to neliešu, jā, tātad es tikai palikšu pie rīsa etiķi, jā, man tātad ir sula, tātad tātad šis te viss liekam kaut kur, nu, ja jūs varat leduskapī ielikt, liekat leduskapī, kaut kādā tumšā, vēsā vietā, ja, kā saka. Tā kā šobrīd tas ir marinēšana viss, gaidam, kad šī te gaļiņa iemarinēsies, un tad rītā arī cepsim. Tātad šašliks, jā. Kā jau es teicu, man šašliks paredzēts 3 veidos. Marināde viena, bet pagatavošanas veidi dažādi. Tātad viens veids ir airfryerī, otrs veids klasisks grillā, un trešais veids ir kazanā. Ja? Tātad es diezgan bieži kazanā kaut kādas lietas taisu, un šašliks arī ir viena no tām, ko kazanā var ļoti veiksmīgi pagatavot. Tātad, un, jā, nu ko? Vakar es iemarinēju šo gaļiņu, un tagad ķersimies klāt pie gatavošanas. Nu tā, pirmā metāde tātad ir airfryers. Man kaut kas tā airfryers ir. Kaut ko nesen te taisīju. Ielikšu šo apakšā, lai nav tik daudz tauku. No šiem šašlikiem parasti ļoti daudz tauku. Vieglāk iztīrīt. Nu jā, un sadalīšu tātad vakardienas uzņemtu 3 daļās aptuveni. Aptuveni, nu, višķi vairāk, varbūt višķi mazāk. Jā, kaut kur tā. Liekam iekšā.
tā sistēma ir tāda. Jācep ir aptuveni 40-45 minūtes ar 180 grādiem, bet es parasti lieku tātad 180 grādi, jā. Es parasti lieku 30 minūtes, lai paskatītos, kāds tad ir rezultāts un varbūt tur bišķi pagrozīt vai vēl kaut ko. Nu ko, tas ir pagaidām airfryerim viss, lai viņš gatavojās. Nu tā, 30 minūtes pagājušas. Patiesībā pat vairāk šoreiz nevajag. Jā, kā redzams, visi gabaliņi jau ir izcepušies. Varēja vienu gabaliņu vairāk pielikt. Nu, tā, saliksim trauciņā un gaidīsim, kad pārējie šašliki mums nogatavosies. Jā, tur ir daudz tos vēlāk iztīrieši, jā, tā, nu, tā kaut kā. Ogles jau praktiski gatavas. Uzlikšam gaļiņu uz iesma. Šodien es izmantošu tādu šo te rotējošo. Man ļoti patīk. Jā, tā. Protams, pieskatīšu liesmiņu pa lielam. Nu, kamēr tā gaļa griežas, tikmēr var arī iesildīt kazanu. Šī gaļa arī smuki cepās, lišķi, liesmiņa un daudz, tas ir tur sīkumi. Olos ir smuki sarkanas.
Nu tā, katls mums jau ir izkarsis. Tā jau 200 grādi. Tā tad būs jau labi. Pieliesim bišķiņi, burtiski tikai tāpēc, lai nedeg. Tā vienu šo te pavārnīcu. Un liekam iekšā mūsu atlikušo šašliku. Tā, nu ko, skaļi, jā, bet nu... Tā, jā, un vienkārši cepinam, kas mums šeit ir. Šeit mums smuki cepās. Es jau skatos, ka drīz būs gatavs. Bišķi paslāpēsim liesmu. Un pa laikam pamaisam, ja? Panna bija karsta, tāpēc bišķiņ pamaisam vairāk, ja? Tātad, jā, kaut kur 200 grādi, 180 līdz 200 tajās robežās. Šobrīd, protams, ieliekot gaļu, mums temperatūra nokritās, bet nu kaut kur 170 grādi ir, jā, līdzās jau uzsilt vairāk. Nu tā, izskatās, ka mūsu šī gaļiņa arī ir gatava, un varam to ņemt nost. Karsta, tāpēc to es izdarīšu višķi. Nu tā, otra daļa arī ir palicis sagaidīt mūsu trešo daļu, te, lai siltumiņā silst atstāšu, un kas mums darās, tā jau arī izskatās, kā tūlīt būs. Pāris minūtītes, un es domāju, ka būs jau gatavs. Kazanā gatavojās ļoti ātri, tur temperatūra lielāka. Nu ko, vēl pāris minūtes ir pagājuši. Skatos jau sāku degt. Tad vieta. Nu tā kaut kā. Jā. Un tagad pēdējais, kas ir sacepšu sīpols. Sīpoliem, skaļi ļoti, sīpoliem pieliek vēl bišķi ņēmiņu. Tas otru pavārnīt. Nu tā, sīpoli man arī te kādu laiciņu atcepušies, tagad jau ir smuki brūni. Es laikam bišķiņ pieliešu ābolu etiķi.
Tā smaržo. Ābola izciki. Un vēl kādu tēkarotu cukuru. Jādam karotu. Ja, un brūnīs cukurs. Jā, tad ēdam karotu tādu ritīgi. Un, protams, tas viss jāsamēca. Un bišķi jāpagaršo, tas, ka tur man ir sanāks. Galvenais, lai nav par sāļu, tas ir par skābu un nav par saldu. Ziniet, skābiņus man laikam bišķi pa daudz. Ielikšu bišķi pa ko. It kā jau labi, daudz viņu garšo, bet man bišķi vēl. Nu tā, es domāju, ka šādi būs labi. Liekam to visu ārā uz mūsu galiņu. Nu ko, šāds ir mūsu šašliks. Jā, lūk, tātad trīs dažādas garšas. Gribēju bišķi vēl sīpolu pagaršot. Jā, sīpols ir šobrīd ļoti labs. Es pat teiktu perfekts. Žēl, ka es nevaru nodot garšu kamerā. Tātad, jā, šis ir kazanā ceptais. Jā, jā, ļoti garšīgs. Marinādē vēl varēja pastāvēt kādu diennakti, te būtu pavisam labi, bet arī tagad gaļu jūt ļoti labi, bišķi jūt skābumiņu, bišķi saldumiņu, bišķi etiķītis, bišķi pipariņš, sāls ir, viss tā kā vajag. Taču mums vajag arī zaļumus. Jā, kā tu bez tiem? Nu, normāli cilvēki sagriež. Sagriezīsim arī. Tātad, kā jau es teicu, te man ir ķīnza ar petersīļiem, lai bišķi ievalkās. Jā, jo austrumos, tieši Kaukāzā, bez zaļumiem praktiski nekas netiek pasniegts. Protams, ka jūs tāpatās pasniegsiet šašliku ar kaut ko, kaut vai ar gurķiem, tomātiem, bet, jā, noslēpsim arī šādi. Tā kā, jā, paldies par uzmanību!